Kungs, debes Tēvs, pateicamies par Tavu žēlastību. Pateicos Tev par šo vietu, par mācītāju Māri, par šo draudzi, ka Tu to esi svētījis un vadījis, un lūdzam, ka Tu turpmāk svētī un vadi gan svētdienas skolu, gan visu kalpošanu, kas šeit notiek, gan katru cilvēku, ko Tu šeit pulcini. Svētī Māri, svētī ģimeni, svētī draudzi, to lūdzam Jēzus vārdā. Uzrunā arī mūsu sirdi šajā dienā caur Tavu vārdu. Lūdzam Jēzus Kristus vārdā. Amen. Mums ir jāmaina paroles ļoti bieži, lai bērni netiek pie ekrāniem. Un tad viņi pakluso noskatās un tās figūras atcerās, un tad mēs nomainām un pēc tam paši aizmirstam. Un tā vairs ierīcē iekšā nevaram tikt. Bet Dieva ceļi ir neizdibināmi. Un kā Dievs strādā, bieži vien es to esmu konstatējis ne tā, kā es esmu izdomājis savos plānos, notiks tā, un tad beigās tāds rezultāts būs, bet tā kādreiz notiek, bet visbiežāk jau nē. Un tā kā man Valija uzrunāja, atbraukt uz šeieni, un tad es sapratu, ka šis varētu būt atkal tas gadījums. Un es vēl joprojām nezinu, kā tas viss izvērtīsies, kā Dievs to iedarbinās un kas notiks, es tam ļaujos. Un, mēs varbūt kādas lietas padalīsimies gan par sevi, vairāk jau mēģināsim tādā liecību veidā, bet mums bija ceturtdien arī tāda grupa ar jauniem kristiešiem, kādi, kas grib kristīties, un mēs tāds mācības taisām viņiem, un tad mācītājs stāstīja arī par dievkalpojumu, un viņš saka, ir Dieva vārds, un no tā nevar izmukt, kad tomēr tas mācītājs to Dieva vārdu iemērcē savā mērcītē. Un tā mērcīte jau vienmēr nāk klāt, jo mēs to vārdu laižam caur savu personību cauri. Un kaut kur tā mūsu mērcīte arī tam nāks klāt, un Pāvils saka, to, kas labs, to paturiet. Un to, kas jums liekas nav labs, to atmetiet, jo mēs joprojām, mēdzam kļūdīties, mēdzam kaut kur netik precīzi kāds lietas pateikt, bet kādam varbūt tas atkal ļoti, ļoti trāpa, kādam varbūt tas nav tik ļoti vajadzīgs. Dievs uz mums arī runā tādā veidā. Es gribētu padalīties ar jums ar rakstu vietu, kas ir no Jāņa evaņģēlija 15. nodaļas, no 1. līdz 5. pantam. Tā ir man mīļākā rakstvieta, kur Jēzus saka, es esmu īstais vīnakoks, un mans tēvs ir dārza kopējs. Ikvienu zaru pie manis, kas nenes augļus, viņš noņem, un ik viens, kas nes augļus, iztīra, lai tas jau vairāk augļu nestu. Jūs jau esat tīri to vārdu dēļ, ko es uz jums esmu runājis. Palieciet manī, un es jūsos. Kā zars nevar nest augļus no sevis, ja tas nepaliek pie vīna koka, tāpat arī jūs, ja nepaliekat manī. Es esmu vīna koks, jūs tie zari, kas manī paliek, un es viņā, tas nes daudz augļu, jo bez manis jūs nenieka nespējat darīt. Amen. Es skatos uz šo rakstietu, es domāju, tā ir kristiešiem. Tā ir domāta kristiešiem. Jo mēs jau esam pie tā vīna koka, un mēs tos augļus nesam. Un ar tiem augļiem arī tā ir svētā gara augļi. Viss, kas ir uzskaitīts, pacietība, atturība, miers, prieks. Tur grieķu valodā ir tāds nianses, bet svētā gara auglis vienskaitlī ir mīlestība. Un tad tur vajadzētu būt tā kā kolam un uzskaitījumam. Tas viss tajā mīlestībā ietilpst. Bet, grieķu tekstā tur nav komati tādā veidā, kā mēs to varētu. Mēs visādi varam to iztulkot gan šādi, gan tā. Ka mīlestība arī viens ir no tiem augļiem. Bet tos augļus, tā kā mēs lēnām nesam. Kādi varbūt no tiem augļiem ir mazliet skābāki, kādi ir tādi garšīgāki un spilgtāki, un mēs tos viens otrā novērtējam. Bet varbūt mums sākumā bišķiņi jāpastāst par sevīm un arī tas virziens. Es tā kā skatos cauri aicinājumu, tāpēc es saku, es runāju uz kristiešiem šobrīd. Katram mums ir šī gara izpausme dota, lai mēs nestu lai celtu draudzi. Un draudzes, mēs zinām, tas ir kā Kristus ķermenis, un mums katram ir tā dāvana. Un bija vienā baznīcā viens projekts, un trūka naudas, un tā draudze bija tīri turīga, un tā mācītājs iznāca priekšā un teica, ir labā ziņa, mums tam projektam nauda ir.
sliktā ziņa, tā ir jūsu kabatās. Līdzīgi ir ar svētā gara dāvanām. Tās svētā gara dāvanas jums visiem ir. Katram ir dota gara izpausme. Bet tā sliktā ziņa, nevienmēr mēs viņas kopjam un lietojam. Tas ir, mēs esam pie tā vīna koka, un mums pat nav pašiem jākop, mums jāļauj, lai Dievs, kas ir vīna dārza kopējs, mūs šķīst un tie, lai mēs jau vairāk augļus nestu. Un caur to aicinājumu, es teiktu, to aicinājumu ir tā, ka mums tās lietas paliek aktuāls, mums viņas sāka interesēt, mēs par viņām sākam degt, un mēs pat sevi jūtam dabiski, kāds lietas varbūt mums labāk sanāk. Bet, kā saka angliski, shady tā lieta ir tāpēc, ka mums ir arī daudz visādi ievainojumi, kas mums aizsedz to dāvanu. Un mēs mēģinām viņas varbūt tās ievainojumus kompensēt, mums kādreiz varbūt ir kāds uzmanības trūkums, vai es zinu, ka es pēc tautības esmu čigāns un prieks redzēt tik daudz savus tautiešu šeit. No tautības arī nāk kaudz ar visādiem ievainojumiem, un viens no tiem ir atstumšana. Un atstumšanai ir, kā saka, tautas valodā savi prikoli, kas tur nāk ārā. Kā es reaģēju uz lietām, un es saprotu, ka tā ir problēma, es sāku lūgt, Dievs sāk to visu, dziedināt, mainīt, bet tā vēsture ir bijusi tik ilga, un tik liels apgabals ir skaidrs, ka tas lēnām nāk. Bet tā ir mūsu atbildība, nest tās savas vājības Dievam, lai Dievs mūs maina. Un mēs ar Aiju jau kalpojam, cik gadus? 16 gadus mēs kalpojam ar dvēseļkopšanas un atbrīvošanas kalpošanu. Un es īsumā pastāstīšu, ko mēs darām, un es bišķiņ iedošu tādu maz liecību, kā mēs vispār sākam kalpot, jo mums arī nebija tā doma, tagad mēs sāksim atbrīvot cilvēkus. Parasti tas tā nenotiek. Parasti cilvēki no tādām lietām turās pa gabalu. Es esmu luterāņu mācītājs, šogad svinu 20. ordinācijas gada dienu. 20 gadus jau esmu kā ordinēts, jau 3 gadus kalpoju kā evaņģelists. Aija ir evaņģelists, tā ka viņa man ir ļoti liels palīgs un mums ir, kā saka, labs tandēms kalpošanā. Mēs viens otru ļoti papildinām un es pat domāju, ko es bez Aijas iesāktu. Amen. Jā, un es kalpoju 4 draudzēs. Man ir 3 maziņas luterāņu draudzes ap Saldu, un viena ir Saldus Mārtiņa Lutera draudze, kur es neesmu vecākais mācītājs, bet arī tur ir vislielākā slodze. Un visas tās 4 draudzes kopā ir pusslodze no mana darba. Otrā pusslodze ir dvēseļkopšanas un atbrīvošanas kalpošana. Un mums ir 4 bērni, kurus mēs mēģinājām uzmodināt, lai iet uz Dievu kalpojumu 10. un nevienu nevarējām sazvanīt. Viņi cieši bija aizmiguši. Lēnām tā skola iet uz beigām, tad viņi bišķiņi vairāk atļaujās vēlāk aiziet gulēt. Un mēs ar bērniem arī, viņi visur kalpošanai ir līdzi, mums ir ģimenes slavēšanas grupa un jauniešu darbs un tā tālāk. Ar atbrīvošanu īstenībā tas viss sākās, tas sākās jau ļoti, ļoti sen. Jā, labi, droši. Es gribēju piebilst pāris vārdus par aicinājumu, ka mēs bieži kristieši nevis lasām kā primārais Dieva vārdā, un no tā mēs izejam, bet reizēm mēs lietas paņemam tā, kā pasaule dara. Un mans tas galvenais aicinājums ir bērni. Man ļoti patīk bērni, man patīk kalpot ar bērniem, un es bērniem kalpoju jau 30 gadus. Un ko es esmu novērojis, ka reizēm baznīcā mums liekas, ka līdzīgi kā pasaulē, ka bērniem ir kaut kas, kā skolā vispirms jāiemācās rakstīt, tad viņi apgūst profesiju, un tad sāksies lielā dzīve. Bet ir ļoti interesanti, ka Jēzus savā vārdā saka, kas netop kā bērns, nevar iet debesu valstībā. Un baznīcā ir pilnīgi pretēji kā pasaulē. Patiesībā, tikko bērniņš piedzimst vai tikko viņš kļūst ticīgs, viņam ir visas tās pašas dāvanas. Man ļoti patīk, jums tās svētā gara dāvanas, tur augļi ir uzlīmēti jau baznīcā aizmugurē. Bet viņam ir tie paši augļi, viņā vajadzētu raisīties. Un viņiem ir tieši tāds pašs dāvanas kā mums pieaugušajiem. Un nedrīkst arī novērtēt pa zēmu bērnus baznīcā, jo viņi ir tikpat pilntiesīgi kā mēs, un arī viņiem ir savs aicinājums.
Un tas iet kopā arī to, ko mēs savā ģimenē redzam, ka tie bērni aug dāvanās kopā ar mums. Un, piemēram, tad, kad mēs braucam uz kādu lauku draudzi, un mēs ņemam bērnus līdzi, un es mācību gadu sākumā, pirms sāku svētdienas skolu, es ar viņiem sarunāju, saku, jūs tagad esat apustuļi, jūs tad dibināsiet draudzi. Jo tad, kad nāks bērni, vai tad viņi nāks manas dēļ? Tak nē, viņi nāks raudzēties ar maniem bērniem, jo bērns bērnam var pateikt daudz vairāk. Un arī jauniešu darbs patiesībā baznīcā notiek tāpēc, ka mācītāju bērni paicina savus draugus, un tā čupiņa aug, viņi nenāk pieaugušo dēļ. Un tāpēc, ka mēs runājam par aicinājumu, jūs domājat par sevi, bet jūs domājat arī par saviem bērniem un mazbērniem. Jo viņiem ir tikpat spēcīga svētā gara dāvanas, un viņi tikpat, ja viņiem dod vietu, viņi to draudzi audzina. Un reizēm tie bērni un jaunieši to draudzi uzaudzē daudz vairāk nekā mēs pieaugušie un daudz ātrāk. Jo viņi tikai padod, nāc, ir forši, un tur nevajag argumentus, vai ko viņi tikai vienkārši ņem draugus līdzi. Tā kā, tad, kad mēs runājam par tām dāvanām, aicinājumu neizslēdzēt bērnus no tās domas ārā. Runājot par aicinājumu, jūs dzirdējāt no Aijas 10 teikums, jūs jau varat pateikt, kas ir viņas aicinājums. Tie ir bērni, svētdienas skola, un otrais viņai vai pirmais vai otrais, es nezinu, kurš tev ir prioritārāks, ir misijas, ārmisijas aicinājums. Bet viņa ļoti paklausīgi nāk man līdzi, kur es eju un kalpo tur, un atbrīvošana nav viņas primārais aicinājums. Un tad, kad viņai jau ir viss šitik tālu, ka viņa nevar savu aicinājumu kalpot, viņai gribās ārpus Latvijas robežu kaut kur. Man ir viena draudze Nīgrande, kas ir tuvu pie Lietuvas robežas, es viņu aizvedu uz Lietuvas līdu, lai viņai vismaz ir sajūta, ka viņa ir izbraukusi no Latvijas. Un tad viņai paliek labāk ap sirdi. Mēs 6 gadus bijām Anglijā, un arī interesanti, kā mēs tur vispār nonācām. Es biju aktīvi kalpojumi, mums piedzima 2. bērns. Es varēju paņemt bērnu kopšanas atvaļinājumu, es biju jau nokalpojis jau 11 gadus, un es varēju arī, mums ir tā, ka ja 10 gadus nokalpot, tad var paņemt tā kā sabata gadu, lai varētu bišķiņi atpūsties un iedvesmoties un lasīt, un mums bija iespēja aizbraukt uz turieni, bet tā pirmā doma, tur ir ļoti daudz čigāna Anglijā, es nezinu, no Talsiem, kur es esmu piedzīvis, mēs abi divi ir, es teiktu, kādi 80%, ja ne vairāk aizbraukuši uz turieni, un man brālis aicināja tur palīdzēt viņam aizdzīt mašīnu, viņi dzīvo ar māsu un mammu arī Anglijā. Es aizbraucu un es redzu tos cilvēkus, kurus es 11 gadus neesmu redzējis. Un viņiem jau ir ģimenes, un bērni jau ir skolās, un jau ir kādiem mazbērni. Ļoti interesanti. Man tas tā uzrunāja, un vienā brīdī es saprotu, es te būšu. Kāpēc? Kādā sakarā? Es sev pats mēģināju iestāstīt, ka es braucu dēļ viņiem tur. Bet, kad es aizbraucu, es sapratu, nē, tur jau viss ir. Tur ir draudzes, tur ir kalpošanas un bībeles stundas un jaunieši. Es tur varēju tikai tādu, varbūt, kaut ko iedot no sevis, ko Dievs man tā kā aicināja dot. Bet ja mēs tur bijām, es domāju, vairāk mūsu pašdēļ, kur Dievs pie mums strādāja un darbojās. Es domāju, tas iegūms bija lielāks. Bet par to aicinājumu, mēs kādreiz, es nezinu, jūs esat pildījuši tādu svētā gara dāvanu testus, ir 3 krāsu kalpošana, sen tāda grāmatiņa ir Kristiāns Švarts, viņš pat bija Latvijā, es biju aizbraucis uz vienu tādu konferenci, kur viņš stāstīja, kādā veidā viņi tos tests ir izstrādājuši, kā viņi ir analizējuši daudz draudzes un kāpēc draudzes ir augošas un tā tālāk. Es, kad pildīju tos testus, ļoti sen atpakaļ, nezinu, gadus 25 atpakaļ. Un visu laiku lec ārā garu pazīšana, garu izzīšana. Man nebija ne jausmas, kas ar to ir domāts. Bet viņas rādījās tā kā slēptās dāvanas. Tur bija atklātās un slēptās. Un tad vienu brīdi man bija tā, ka man nāca tādi sapņi, ka vēlni man grib apklusināt. Un es redzu, kad es tur cīnos, nāk kaut kāda vēlna virsū tajā sapnī. Un es zinu, kas ir jādara. Sātana atkāpies Jēzus vārdā. To es zināju, ka tas ir jādara, un es tajā sapnī to saku, un tur tā cīņa notiek, un viņi man aizspiež muti ciet, un es nevaru parunāt līdzīgi tā kā pirmajā Matrixā, ja jūs esat redzējuši, ka tam Neo aizaugt tā muti ciet, un viņš nevar dabūt to mutu vaļā. Es atceros, es vienreiz biju slimnīcā, man bija tāds furunkuls vaigā, un tas tā nopietni, to vajadzēja izoperēt. Un tur bija vēl viens vīrietis arī gulēja tajā pat palātā, mēs kā 3 tur bijām vai 4.
Un viņam bija roze. Un tad to vīrieti, es dzirdēju, kā viņam bija dialogs ar dakteru, un dakteris teica, vai tu ej pie tantiņām, vai tu paliec te, bet tu izvēlies vai vienu, vai otru. Un es redzēju, radinieki atnāca, aizveda viņu. Un tā vēl vakarā viņi atveda atpakaļ. Es sapratu, ka viņš bijis pie tās tantiņas. Un tad pa nakti tur sākās. Es pilnīgi redzēju viņus kaut kādiem zaļiem ģīmiem, man nāca virsū, un es pamodos, apsēdos savā gultā, un es vēl nevaru to mudu dabūt vaļā. Es domāju, kas tie tādi ir pa sapņiem? Un viņi tā atkārtojās, nezinu, ik pa 3 mēnešiem, 4. Es nevarēju izprast. To es izpratu tikai tagad, kad es jau ilgi kalpoju ar atbrīvošanas kalpošanu, ka viņi jau zināja, te vēl viņi jau tad man to muti turēja ciet, lai es neko nesaku. Lai es nesaku, Jēzus vārdā iet prom. Un vēl interesants moments vēl bija, ka es jau vairākus gadus jau kalpoju kā mācītājs. Mums tā kalpošana sākās 2009. Gada beigās, 2010. gadā kaut kur. Un es pēc tam skatījos, kā es varēju pārsprediķot tām rakstvietām pāri, jo tās evaņģēlijā taču ir ļoti daudz rakstvietas, kur Jēzus izdzeņ ļaunos garus, un es par viņām sprediķoju. Es domāju, kā es varēju tā izsprediķoties, ka es vispār līdz pašai saknei neiedziļinājos. Kaut kā jocīgi man pašam tas pēc tam likās. Bet tas viss sākās ar to, ka mēs apprecējāmies ar Aiju 2009. gadā, un vienā reizē braucām uz dievkalpojumu. Tas sākums bija viens konkrēts punkts. Mēs aizbraucām uz dievkalpojumu un piebraucām pie baznīcas. Man bija atvaļinājums, man pašam nebija nekur jākalpo. Un tā kā jauns pāris, mēs strīdējāmies mašīnā. Tā kārtīgi nostrīdējāmies visu dievkalpojumu laiku, kad nebija vairs jēgas iet baznīcā, tur jau viss bija beidzies. Mēs atbraucām mājās, tādi sašauti un noguruši. Es apsēdos uz krēsla, atgulās uz gultas, un es sāku lūgt. Es lūdzu, ko es lūdzu? Es pat neatceros, bet es lūdzu kādas, minūtes 20. Es sapratu, tā arī lūdzu. Un tā bija tāda viena, es teiktu, ja ne pati spilgtākā reize, kad Dievs tā uzrunāja tik ļoti skaidri, ka man nebija vispār nekāda šauba par to, ka tur svētais gars runā. Un tad tā uzruna, to jau droši vien man jums nav jāstāst, kā tas notiek. Ka svētais gars, kad runā, tad viņš apiet kaut kā tādu veidu, kā mēs komunicējam, viņš apiet tieši to daļu, kur jūs sakāt vārds aiziet līdz manai ausī, līdz manām smadzenēm un pēc tam nonāk līdz apziņai. Tā daļa tiek apieta. Viņš uzreiz ieliek to vārdu iekšā apziņā. Jūs to droši vien, ka esat piedzīvojuši, kā svētais gars pa taisno ieliek apziņā. Tas bija tā ļoti interesanti, bet tajā pašā laikā ļoti uzrunājoši. Un tas, ko svētais gars manī lika, viņš man iedeva tādu īsu 5 minūšu instrukciju, kā man tagad jāsāk cīnīties pret ļauniem gariem. Tāpēc, ka viņi tur ir, viņi tur plosās, viņi tagad tur ir uztaisījuši mums pīķi, mūsu starpārāji. Un svētais gars vienkārši saka, tagad dari tā, tagad saki to, tagad dari šitā. Tā īsā instrukcija man bija nenormāls iedrošinājums. Tas iedrošinājums vairāk nekā saprast, kā to darīt. Jo tas, ko darīt, jau ir ļoti vienkārši. Mēs to arī visi zinām. Jēzus vārdā sātana atkāpies. Tā ir viss māksla. Bet tas iedrošinājums stāties pretīm ar apziņu, ka es esmu Jēzus Kristus evaņģēlijā. Tas ir tas pats pamats. Īstenībā tas pats pamats ir, ka es apzinos, ka Jēzu Kristu mani grēki ir piedoti, Jēzu Kristu es esmu glābts un ka viņiem nav uz mani tiesības. Es nezinu, es vienkārši runāju, es nezinu, vai es nenokonfliktēšu kaut kur ar jūsu teoloģiju, bet to, kas labs, to paturēt, to, kas jums neder, to atstājiet. Ka īstenībā viņi darbojas līdzīgi kā tādi bomži, kas ieiet iekšā mūsu mājā, un viņi tur dzīvo. Viņi saka, mēs tur mazās stūrītī klusi uzvedīsimies, mēs neko slikti nedarīsim. Viņi sēž stūrītī, un vienā brīdī viņi jau redz, ka mēs neko nedaram, viņi izvēršas, viņi aiziet apguļās uz dīvāni, pēc tam ieslēdz televizoru, saka, atnes man kaut ko ēst, tad mēs viņam atnesam ēst, un tad viņi saka, tu pasēdi tagad virtuvē, es tagad te guļam istabā gribu patusēties, kā saka.
tas ir tas veids, kā viņi darbojās. Un tad mēs sākam teikt, bet tā taču ir mana māja, tas ir mans dzīvoklis, ko jūs te gribat? Nekā nebija. Ej ārā, mēs esam stiprāki. Un tad mēs sākam teikt, bet es tūlīt izsaukšu policiju. Tad viņi sāk sarauties, tad viņi sāk manipulēt, tad viņi sāk beigās, jo viņi redz, ka nav galīgi labi. Mēs jau tur esam jau tādā noskaņojumā, ka mēs zinām, ka mums ir tiesības uz mūsu mājām. Viņi varbūt sāk pat draudēt. Nu, tā darbojās dēmoni. Un tad, kad mēs jau izsaucam policiju, tad varbūt pirms viņi brauc, viņi, labi, es tad iešu ārā. Un tas sākuma cīniņš mums bija tāds, ka mēs cīnījāmies ar tiem dēmoniem, lai viņi iet prom, un tur nācās visu laiku pastāvēt uz savām tiesībām. Vēlāk, ar gadiem viņi jau saprot, ka nav vairs jēgas mūs pārliecināt vai izšaubīt uz to, ka Jēzu Kristu man grēki ir piedot, un viņiem nav tiesības būt manā dzīvē un darboties manā dzīvē. Un tad jau tas process bija ātrs. Savukārt, Aijai ir savs stāsts tam paralēli, kas notika. Kamēr viņa gulēja, viņa tos garus sāka, viņai garu pazīšanas dāvana. Viņa sāka atpazīt, viņa sāka saprast, ko viņi dara, kur viņi ir, kādā veidā viņi turās pretī, un ir atsevišķi punkti, kur viņi var aizāķēties un neiet ārā. Un to arī kristieši mēs ļoti labi zinām. Tā ir nepiedošana. Ja mēs nepiedodam, viņi saka, mums uz tevīm ir tiesības, jo Jēzus saka, ja jūs saviem pārdarītājiem nepiedosiet, arī mans debesu tēvs nepiedos. Runājot par dēmoniem, mēs bieži vien iedomājamies, mums ir grūti, visvairāk, kad mēs runājam ar kristiešiem, ir grūti pieņemt, kā mūsos var būt kaut kas tik ļauns vienlaicīgi un labs vienlaicīgi. Bet demoni nevar būt tajā vietā, kur mūsos mājo svētais gars, jo mēs visi esam Dieva līdzībā radīti, un Dievs ir trīsvienīgs, un līdzīgi cilvēks ir trīsvienīgs. Ir miesa, ir gars un ir dvēsele. Garā viņi nevar tā iemājot. Tā ir tikai vieta radīt svētajam garam, un tur nevar būt demoni. Bet tikko kā mēs ar savu miesu grēkojam, vai pret mūsu miesu kāds grēko, piemēram, kur ir vardarbība bijusi vai seksuāla vardarbība, caur to, vai arī kur mēs ar savām emocijām grēkojam, vai pret mūsu emocijām grēko, tajā mūsu miesas daļā, tātad miesā vai dvēselē ienāk dēmoni. Un pie kristībām un arī Luterāņu baznīcā pie vakarēdienu, tāpēc, ka mēs tiešām ticam, ka tās ir Jēzus miesas un asins, es esmu redzējusi ar savu garu pazīšanas dāvanu, cik ļoti daudz dēmonu vienkārši aizbēg prom, mēs par to neapzināmies. Bet kā mēs ikdienā varam atpazīt tādu ļauno garu darbību, ir, piemēram, visbiežāk jau viņi ir domās. Un bieži vien tās domas, ko mēs domājam, vispār nav mūsu domas. Kur mēs varam pamanīt tādas demoniskas domas? Piemēram, uznāk tāda emocija vai sajūta un domas, es nevienam neesmu vajadzīgs. Un tā ir, kā mēs Dieva vārdā lasam, ko Dievs saka? Mēs esam dārgi, mīlēti, atpirkti. Un tātad šī doma, es nevienam neesmu vajadzīgs, viņi ir demoniski, viņi ir ļoti skaidri pretrunā ar Dieva vārdu. Un tā patiesībā, un mums jau liekas, tā tikai tā domiņa, bet apakšā tur ir konkrēts dēmons, kas pēc tam, ļaujoties tai domai, mēs sākam izdarīt ļoti sliktas izvēles. Un ja mēs, piemēram, ilgi esam tādā mazvērtības upuru lomā, ko mēs pie latviešu vīriešiem redzam, viņi aiziet un sāk dzert, jo tur taču es sev mierinu un tā tālāk. No tās vienas it kā nevainīgās domiņas aiziet daudz sliktu izvēļu. Un tāpēc ir ļoti labi, un tāpēc tik daudz Jēzus runā par būšanu modrībā. Par to eļļu, kas vajag tām jaunavām. Lai mēs esam modri, kas mūsos notiek. Kas notiek mūsu domās, kas notiek mūsu emocijās. Tas, kas jums pie sienas. Otrais svētā gara auglis ir prieks. Un ikdienā, cik reti tomēr ir tie priecīgie, superpriecīgie kristieši. Pasaules rūpes un bēdas visu to. Un tur atkal ir veseli jūra ar viņiem, kas ir tādi prieka zagļi. Un to es vislabāk pamanu, tas ir stāsts, kā mēs sākām atbrīvošanas kalpošanu, bet kā mans vecākais dēls sāk atbrīvošanas kalpošanu. Ļoti interesanti. Viņš ir ļoti muzikāls. Viņam ir tāda mūzikas dāvana, viņš kur instrumentu paņem, to viņš spēlē. Un viņš kalpo tādās
iesvētību nometnēs. Mums Gregora skolā, kur mēs dzīvojam, ir iesvētas mācības nometnes jauniešiem no 12 līdz 15 gadiem. Jo mēs kristam maziņus mūsu baznīcā, un tad šis ir tās īpašās iesvētas mācības nometnes, ka viņi vēl vienreiz noklausās, kam viņi tic, visus ticības pamatus, un tad viņiem pie iesvētībām tiek uzliekta roka, lai tieši viņos pavairojās svētā gara dāvana. Lai viņi tagad ar to, kur viņi pasaka savu jā, un ka es tieši gribu tagad dzīvot visu savu dzīvi kā kristietis un kalpot ar to. Un tad mans dēls izgāja, viņi tiek iesvētīti, mazie abi, lieli abi. Un tad viņš turpināja tajās nometnēs piedalīties kā kalpotājs ar to savu mūzikas dāvanu. Un kaut kāds rīta svētbrīdis, un tur sabraukuši kādi 50 neticīgi, tādi pusticīgi, ticīgi, tādi jaunieši galīgi nomocīti. Pašarā vecāki atsūt uz tām nometnēm jaunieši, ar kuriem viņi netiek galā, un tad saka, izlabojiet. Un tad tie kalpotāji to jūt, un tie jaunieši. Un viņi ir kaut kāda rīta svētbrīdis, agri no rīta, un neviens pieaugušais nav piecēlies, viņi tur kaut kādas citas lietas risina, un viņiem ir komandas lūkšana. Un ko tie jaunieši jūt to atmosfēru, un pēkšņi viens saka, bet es te jūtu tādu baigo tumsu. Un jā, dzīsim ārā. Mēs nekad savam bērnam neesam teikuši, kā jākalpo. Viņi vienkārši ir dzīvojuši mums blakām, viņi ir redzējuši, kā mēs kalpojam. Un tajā brīdī viņi jaunieši vispār bez pieaugušā vienkārši sāk dzīt ļaunos garus. Un viņi ritīgi jūta, kā atmosfēra izmainās, cik tā bija svētīga nometne pēc tam. Bet viņiem vajadzēja to piedzīvot. Un līdzīgi tātad nav vecuma ierobežojuma un nav arī tāda kaut kāda jābūt baigam ticības ekspertam, lai kalpot ar jebkādu no savām dāvanām. Šobrīd es pārlasu vēlreiz apustuļu darbus, un tas, kas man visvairāk pārsteidz, piemēram, tas pats Stefans, ko nomēta akmeņiem. Viņš tikko vasarsvētkos ir saņēmis svēto garu, viņš ir viens no tiem 7 diakoniem, ko ievēl, lai viņi kalpotu pie galda, un viņā ir tāda ticība, ka pasauli viņi nevar izturēt, viņš vajag iznīcināt, viņš tiek nomētāts akmeņiem. Tālāk tur ir Barnaba, tālāk tur ir Filips. Tie nav tie 12, kas Jēzum visu laiku staigā pakaļ. Tie ir pēc vasarsvētkiem izraudzītie, un viņiem tās dāvanas ir tik ļoti svētīgas. Tā kā, tas nav jautājums, cik ilgi es esmu baznīcā, vai kā. Tas ir jautājums, cik es vienkārši ļaujos mainīties un ļaujos iet līdz tam, kur svētais gars aicina. Es gribu izlasīt vienu pantu no, vairāk varbūt 2 vai 3 pantus, no Marka evaņģēlija beigām, 16. nodaļa. Bet šī zīmes ticīgiem ies līdzi manā vārdā tie ļaunus garus izdzīs, jaunām mēlēm runās, tie rokām pacels čūskas, un kad tie dzers nāvīgas zāles, tad tās tiem nekaitēs, neveseliem viņi rokas uzliks un tie kļūs veseli. Un mēs dzīvojam svētā gara laikmetā. Ir bijis laikmets, kad tēvs ir vedis Izraēlu tautu caur tūkstnesim ārā no verdzības. Ir bijis laiks, kur Jēzus ir staigājis uz šīs zemes, un šeit viņš nodod vēl pēdējās instrukcijas pirms debesbraukšanas. Mēs svinējām 4. pagājuši debesbraukšanas dienu, kur Jēzus tiek uzņemts debesīs un tie mācekļi ar atkāršiem žokļiem skatās, un tad nāk eņģeļi saka, ko jūs skatāties, Jēzus tāpat nāks otrais, kā jūs skatāties, viņu aizējam. Un Jēzus sūta svēto garu. Un sūtot svēto garu, viņš saka, jūs darīsiet lietas, kā aizdaru un vēl lielākas. Un tas pamats ir tāpēc, ka svētais gars nāk. Un to arī es esmu ļoti, ļoti piedzīvojis, ka Dievs kaut kur dod tāds ļoti klusus, lēnus signālus mums, un viņš nenāk ar varu, nenāk ar spiedienu. Viss atsaucās uz mūsu jā, dari svētais gars. Un kādēļ visbiežāk tas aicinājums tiek nobloķēts un tās dāvanas neizpaužās? Tāpēc, ka mums ir baili. Bailes ir viens no, bet tur ir vēl daudz. Bailes, mazvērtība. Teiksim, daudziem kalpojot, mēs esam ieraudzījuši garu pazīšanas dāvanu. Viņa nav tik reta, kā mums šķiet. Viņa īstenībā ļoti daudziem cilvēkiem. Bet kā viņa izpaužās, tad, kad tas cilvēks nekalpo, bet viņam vienkārši tā dāvana jau ir. Viņš redz visus diezgan aizdomīgi. Viņš iet veikalā, viņam ir neomolīgi, jo tur ir daudz cilvēku riņķī, kuriem, tur varbūt bišķiņ jāpieskarās tam, ka kādreiz kristieši saskatījušies ir visāds films par eksorcistiem, un tad liekas, tad
Ja kādam ir dēmons, tad viņš uzreiz pārgriež acis un rāpo pa sienām. Nu, nē. Tas jau ir tāda galējā forma. Tāda pilnīgi apsēst cilvēku uz kalpošanu mums ir nenormāli reti. Un pat tie, kam ir, kur tiem dēmoniem ir tam cilvēkam ļoti liela piekļuva. Visbiežāk tas ir caur okultismu, caur sātanismu, kaut kāds tāds, caur narkotikām, jā, arī. Cik tas cilvēks ir devis to piekļuvu sev. Bet visbiežāk pat kristieši mums ir kaut kāda maziņa piekļuva. Un tāds viens novērojums, ko arī mēs varbūt savā dzīvē varam redzēt, kādā veidā tas notiek, tā ļoti pat liekas ikdienišķi un nevainīgi, ka sabiedrībā mēs varam savākties. Mēs savācamies, mēs esam priecīgi un jauki un laipni un darbā arī. Un tad vēl kaut kur tā kā mājās mums vairs nav garīga spēka to dēmonu varzu savākt un apspiest. Mums ir griba, mēs to varam, mēs varam viņus nospiest un savākt un apspiest. Bet mēs to nevaram izdarīt visu laiku, mums pietrūks spēka. Un it sevišķi, ja pašam vēl ir problēmas un kāds mums ir uzbrucis, un tad mēs viņus palaižam vaļā. Un visvairāk jau dabūt tie mums vistuvākie cilvēki. Tie galīgi tuvākie zina vislabāk mūsu to dēmonu tādu ietekmi. Es nesaku, viņiem ir vara pār mums. Viņiem ir ietekme. Aija zina ļoti daudz. Viņi zina labāk to dēmonu ietekmi, kas mani ietekmē. Un es zinu savukārt par viņu, jo mēs paši arī to nevaram tik ļoti ieraudzīt. Un tad mēs palaižam viņus vaļā, un tad mēs sakām uz tiem tuviniekiem, sakām, tas mums pretī, kaut kādas, nelaipnības strīdi vai perfekcionisms vai vēl kaut kādas lietas, kas tur sāk nākt ārā. Un tad, kad mēs sākam klausīties Svētajā garā, un Svētais gars kaut kas ir tik ļoti gaišs un pretējs, ka mēs saprotam, šī lieta kaut kas nav labi tajā, kas manā dzīvē notiek. Tajā, kā es komunicēju, izturos, tagad es to esmu palaidis vaļā. Un tas, kas ir jādara, Svētais gars, ko man ar šo tagad iesākt? Mēs mēdzam izdarīt, ka mēs mēģinām vēl vairāk nospiest to lejā. Un ir kādas, es skatījos kaut kādas katoļu prakses, pareizticīgo prakses, pareizticīgo ir sevišķi, viņiem visiem ir atbrīvošanas kalpošana, bet viņiem ir diezgan daudz tajā galējā stadijā, kad jau viss, jo cilvēks pārslēdzās un tur vairs nav viņš, tur vajag nenormālu atbrīvošanu, bet viņi vajag arī pie tādām maziņām lietām, kur mēs tā kā atveramies Svētajam garam un Svētais gars izgaismo to lietu, un mēs sakam, paņem no manis prom šo. Kādreiz ar to ļoti labi var šādā veidā tikt galā, bet Kristus miesā mēs katrs esam locekļi, mums katram ir savs dāvans. Šī ir tikai viena papildus tāds instruments, kas ir dots Kristus miesai. Tur ir liela buķete, tur ir dziedināšanas dāvana, tur ir dievkalpojums. Mēs tikko runājām ar Aiju, ka ir kāds cilvēki, kas nāk un viņi gaida no mums brīnumu nūjiņu, ka mēs izdarīsim tā, ka viņiem paliks labāk un viņi varēs savu pasaulīgo dzīvi turpināt dzīvot tālāk. Visbiežāk. Un tad mēs sakām, tev jābūt katru svētdienu savā draudzē dievkalpojumā. Jā. Jo nekopjot to, tur daudz spēcīgāk viss tas var tik klāt un mūžu miegt. Tev kaut kas ir sakāms, es tā jūtu. Un ja mēs draudze, mēs esam tā zemes sāls. Un ja mēs savas lietas nesākam darīt, nekopjam savas dāvanas, tad mēs arī tai pasaulē nevaram palīdzēt. Kāpēc, piemēram, ir tik daudz pasaulē psihologi un kaut kas? Tāpēc, ka draudzē nav vairs mazās grupiņas kaut kur pazuduši. Ja draudzē ir dzīvo mazā grupiņas atnāk, es izrunāju, par mani aizlūdz pats Dievs, visam radītājs nāk man palīgā. Tad tā vajadzība tiek cilvēkam piepildīta. Un to mēs daudz ar... Es esmu ļoti pateicīga atbrīvošanas kalpošanā par psihologiem. Un pie mums nāk arī cilvēki, kas iet gan pie psihiatriem, psihologiem. Un es saku, cik forši, jo tu esi izrunājies, tu esi sevi iepazinis, tu esi sapratis, cik tālu cilvēks tev var palīdzēt. Un tu ļoti labi zini, kur tev Dievs vajadzīgs un brīnums.
Un tas ir ļoti palīdzoši. Bet reizē mēs draudzē atstājam tās savas garīgās vajadzības novārtā, un mēs kaut kur pazaudējam to atklātību. Un tad draudzē, bet tur arī pie vainas reizēm ir aprunāšana, viss cits lietas, kas vienkārši ir jāizravē. Tas jau arī speciāls dēmons, kas liek aprunāt, ka es vairs neko nevaru savu muti saturēt, ka viss, kas ienāk manā ausīs, reiz iet ārā. Un tas ir tāds konkrēts dēmons. Bet tikko kā tie dēmoni draudzē sāk izpausties, piemēram, aprunāšanas dēmons, pazūd mazās grupiņas, pazūd dziedināšana un viss kaut kas, jo tikko kā kāds tiek dziedināts, nāk jau dēmonam mēģina atņemt to dziedināšanu. Cik tā nav bijis aizlūdz, droši vien jūs esat piedzīvojuši. Dievkalpojumā pirms aizlūdz vienā svētdienā liekas viss vainas pārgājuši, pēc mēneša liekas, nekas jau īstenībā nebija. Tāpēc, ka tā garīgā pasaulē cīnās, lai to dziedināšanas prieku atņemtu. Tur ir jāpastāv regulārās aizlūkšanās, lai tā dziedināšana, kamēr tā dziedināšana pilnīgi, nebūs tā, ka ar vienreiz dziedināts ir daudz reiz. Un līdz ar to draudzē ir jācīnās un jāļauj tas, ko mēs lasījām, ka tēvam ir jāiztīra tas dārs, jāņem ārā, jādzen tie demoni ārā, jātīra tā sava vide, lai cilvēki var ienākt un piedzīvot Dieva spēku. Bet arī tad, kad mācekļi ļoti priecīgi nāca atpakaļ pie Jēzus un teica, tavā vārdā pēc demonu bēg. Vai jūs atceraties, ko Jēzus viņiem teica? Jā, jūsu vārdi ierakstīja debesīs. Tāpēc, kāpēc mēs vispār esam palikuši virs zemes pēc tam, kad mēs piedzīvojam Kristu, ir, lai Kristus, svētais gars, varētu mājot mūsos un caur mums cilvēki varētu ieraudzīt Kristu. Un to mēs nevaram bez paša Kristus. Pēdējā laikā mēs paliekam marika vecāki. Man draudzens ir tāds, kas ir drusciņi vecāks, un tam mums paceļās tā tēma par novecošanu. Un es vienā brīdī braucu mašīnā un par to lūdzu, un es domāju, cik skaisti ir novecot. Tāpēc, ka tā Bībelē par novecošanu runā, ka miesa sadilst kā drēbes. Un kas notiek, ja sadilst drēbes? Ko redz cauri? Miesu, vai ne? Un ja kristiešiem mūsu mirstīgā miesa sadilst, ko redz cauri? Kristu. Un vecums īstenībā ir ļoti skaists, jo arvien mazāk paliek tas mans es, pazūda viss tās manas ambīcijas, un manī sāk ieraudzīt vairāk Kristu. Un tā tai visai draudzē vajadzētu būt, ka mēs ar katru svētdienu mūsos viss tas miesīgais sadils, tiek paņemts prom, mēs tiekam tīrīti, šķīstīti, un arvien vairāk Kristus iesakņojās mūsos. Bet reizēm to nevar izdarīt pat dievkalpojumā, kad traucē visādas domas, visādi ievainojumi, un tāpēc ir svarīgi, ka draudzē ir dievkalpojums, bet kā ir mazās grupas un regulāras lūkšanas. Es gribu bišķiņ pieskarties. 3 minūtes mums vēl ir. Bišķiņ pieskarties pie tāda lieta, no kurienes tad visi tie demoni mums tiek klāt, no kurienes viņi rodās. Visvairāk, es nezinu, mans novērojums, visvairāk viņi ir mantoti. Viņi iet no paudzes uz paudzi, no paudzes uz paudzi, un tad kalpojot, teiksim, mūsu Latvijas vēsture ir ļoti sarežģīta, un tur ir pārgājuši pāri visādas valdības un kari, un viss kaut kas ir bijis, un tas kaut kur dziļi iekšā ir nosēdies. Un es varu stāstīt no savas perspektīvas, kā čigānu tautības pārstāvis, kaut kur tālu tā diskriminācija ir bijusi, un to diskrimināciju tīri, ja grib tā materiāli saprast. Ģimenē par to runā, no tā baidās, tur ir ievainojumi, tur ir pretestības, tā diskriminācija tiek visur ieraudzīta, kaut kur kādreiz, ka viņi vairs nemaz nav, bet tas ievainojums, kas pat tad, kad viņi nemaz nav vairs tā diskriminācija, viņi tomēr rādās. Tur ir, kāpēc ievainojums, un kāpēc caur ievainojumu dēmons tiek klāt, tur atkal mēs aizējām pie nepiedošanas. Tā, ka man kāds izdara pāri, tad liekas, es jau esmu tas cietējis. Un tagad Dievam man ir jāsamīļo, Dievs to arī dara, bet automātiski man ir jāpiedod savam pārdarītājiem. Tas ir tas ienākšanas punkts, tas ievainojums un tā sāp. Un tie mantotie demoni ļoti daudz, kas nāk līdzi, jo es kā bērns sevi atceros, es kā mazs bērns esmu un es nevaru saprast, kas ar mani notiek, kāpēc man tā atstumšana ir tik ļoti spēcīga. Es skatos, citiem tā nav. Bet man ir pat tā, ka es redzu, ka es pilnīgi jūtu tūlītās kaut ko kāds man pateiks, un es jutīšos slikti, un man jāiet prom. Es domāju, kurienes es to varēju dabūt. Tātad mēs savā dzīvē nesalasam tik daudz visas tās lietas, cik to mēs saņemam no paudzes uz paudzi, bet
mēs kā kristieši, mēs to varam pāraut, mēs to varam salauzt, ka tas vairs uz nākamo paudzi neaiziet. Un tas kaut kur ir arī mūsu tāds aicinājums un uzdevums, ka mēs to izdarām pie sevis, pie savas dzimtas, bet ka mēs ar to arī kalpojam citiem. Un es vēl gribēju noslēgt ar vārdiem par to, ka kāds izdara pāri, un man gribās nākt pie Dieva, lai man samīļo, bet patiesībā jau tas vislielākais cietējs ir pāri darītājs, jo viņš jau ir tā nomocīts savā ļaunumā, ka viņš nevar to apvaldīt, un viņš nāk un izgāž tos citiem, bet viņš ir tas lielākais cietējs, kam visvairāk īstenībā ir vajadzīgs Kristus. Un es arī gribētu noslēgt ar to, ka tas galvenais, jebkurā kalpošanā draudzē vienmēr ir mīlestība. Un mīlestība tāpēc, ka sievietei tas vispār ir tāds dzīves lielais jautājums, kurš mani mīl? Neviens nemīlēs tā, kā Kristus mīl. Un tad to mācēt ļaut sev piedzīvot un mācēt nodot tālāk, un caur katru dāvanu, jebkādu dāvanu, ar ko jūs kalpojat, atcerieties mīlestību. Jo arī pats Pāvils saka, ja es runātu ar cilvēku un eņģeļu mēlēm, un man nebūtu mīlestības, tad es būtu skanošs, varšs vai šķindošs vārgulis. Un tālāk viņš runā par pravietojumu, par atziņas dāvanu, par ticības dāvanu, par visu savu mantu izdalīt nabagiem, nodot savu miesu. Tur visur, ja tur nav mīlestības, tad tas neko nepalīdz. Jo tas lielākais jautājums vienmēr ir, vai es esmu mīlēts. Un tad, kad mēs to saņemam no Kristus, tad mēs to varam dot tālāk. Un tāpēc mēs jau esam šeit. Un Jēzus ilgojās pēc mums tādas dziļas mīlestības tuvības ar mums. Mīlestību un bez Jēzus mēs nieka nespējam darīt. Tas arī ļoti svarīgi. Tas arī viens no evaņģēlija principiem. Es nevaru neko savā spēkā izdarīt. Ja svētais gars mani nevada, nedod man spēku, tad... Un patiesi, man liekas, ka to, ko es varu izdarīt, izdaru es pats, tā nav patiesība. Ja es eju nopelnu sev naudu, darbā strādāju, tad, ja svētais gars man nedod spēku, es to nevaru izdarīt. Ja svētais gars man nesagādā vietu, kur strādāt, es to nevaru izdarīt. Mēs esam pilnīgi no viņa atkarīgi. Amen! Amen.